Labvakar! Labvakar! Mēs te drusciņ tā pagaidām, kamēr viss sanāk, jo te, kā redzat, ir waiting rooms šodien, un es akceptēju visu. O, Ģirds, čau! Čau, vai ne? Ienāca. Jā. Un tā, pavasars, neskatoties uz to, kad saulīte dod enerģiju un mentālajai veselībai pašai par sevi vajadzētu kļūt tādai veselākai, tāpat tās ir daudz cilvēki sūdzas par nogurumu, nespēku, motivācijas trūkumu, grūtībām savākties un fokusēties uz jaunajiem spriganajiem vasaras darbiem. Un tad mēs te pastāstīsim, ko daba mums var dot, lai mēs varētu veiksmīgāk tikt cauri šim pārejas periodam uz saulaino vasariņu. Un tā, kā Ģirt, tev Spānijas saulītē klājās? Klausies, ļoti labi. Zini kā, es tā pie sevis domāju, varbūt, ka tāds jautājums varētu arī rasties daudziem cilvēkiem. Kā tie, kuri cenšas ēst veselīgi, vai arī cenšas neēst veselīgi, abi varianti der. Cik tiem cilvēkiem abu tipu cilvēkiem ir ieteicams vispār kaut ko papildus lietot gan no gemoterapijas, gan no tējām, jo ļoti daudz dažādi jautājumi aiziet arī par to, cik tad es vispār varu, vai nav par daudz. Vai es drīkstu šito un vēl klātam šito, vai ir kaut kāda tāda vadlīnija ļoti vienkārši, kamēr mēs te gaidām daudzus, kā to varētu vienkārši cilvēkiem pastāstīt? Arī tad, ja cilvēks normāli ēd, ir veselīgs un tā, bet viņš lieto profilaktiski dažādus līdzekļus, šis jautājums nereti ir uzdots arī pie mums Pļavas aptiekā, un vienalga, kur mēs esam parādījušies ar saviem produktiem, cik tad ilgi vispār drīkst lietot fitoterapijas preparātus. Tas pats attiecas uz tējām, uzturbagātinātājiem, dažādiem ekstraktiem. Tātad tas lietošanas ilgums parasti, kā tu tēti saki, kad ir jāņem pauze. Es zinu, ka parasti mums bija tāds pavisam īsā atbilde bija izdzeriet 2 tējas paciņas, kur būs pietiekami terapeitiska, bet pēc tam paņemam kādu 2 nedēļu pauzīti, lai receptoriņi bišķiņ padzīvo savā nodabā, lai tā bioķīmija iet savu ritējumu, savu gaitu bez nekādiem palīgu līdzekļiem, jo augiem ir tā fantastiskā spēja, ka viņi regulē organisma mehānismus. Un dažreiz, ja tā problēma nav ļoti, ļoti dziļa un tāda mehāniska un pavisam tātad liels bojājums, tad iespējams, ka organisms jau ar dabas spēku un palīdzību būs sevi jau sakārtojis. Jo organisms iedod to pašu regulācijas atslēdziņu, ka organisms pats atrod ceļu uz veselību. Bet, darbojas, protams, veselības programma, bet ir tā, ka ja lieto pašu labāko līdzekli, ko daktars te ir ieteicis, un tomēr pēc kāda laiciņa tā, kas it atpakaļ un pavisam to negribas lietot, tad laikam gan jāuzticas organismam, jo daktars nevar zināt katra individa īpašības un ko viņš var un ko viņš nevar, bet citādi augu preparāti būtībā ir no dabas, kā pārtika. Mēs jau nevaram visu laiku ēst bietes, nevaram visu laiku ēst burkānus, kāpostus, viss ir jāpamaina. Tā arī šī gadījumā. Cik ko reizē lietot, nevajag lietot, 4 tējas vienlaicīgi. Es saku, ja jums gribas palietot, tur sirds veselības tēju un tēju nierēm, tad nieru tējām labāk no rīta iedzert, un veselības tēju sirds tā kā vakarā. Jo, ja vakarā jūs iedzersiet nieru tēju vairāk kā vajag, tad tur būs naktī skraidīšana uz toleti arī. Jeb arī darīt tā, ka vienu dienu dzer vienu tēju, otru dienu dzer otru tēju. Tā arī. Un pa vidu ēd veselīgi. Vai tur nav kādi daudz augi, kas vienā, otrā, trešā tējā, lai
lai nebūtu pārdozēšana. Tāpat kā paracetamolu tabletēs, viņš var būt vienā, otrā, trešā medikamentā, un tos visus, ka paņem iekšā, tad iznāk, ka ir ļoti, ļoti ir pārdozēts, jā. Nu tālūk, labi, tad mēs sākam. Es domāju, ka mēs varētu sākt. Jā. Ir jau minūtītes pāri, ievadiņš ir bijis. Bet par to pārdozēšanu vēl, jā, ka tas augsts tātad pārklājās vairākās tējās vienlaicīgi, un tādā veidā var drusciņi gadīties, ka ir pat daudz. Bet tāda dienas deva vispār tējas drogai kā tādai. Es zinu, ka Artūrs parasti saka 3 ēdamkarotes, un vairāk nevajadzētu. Jā, nu, īstenībā jau arī ir metodiskie norādījumi un viss tādas vadlīnijas, kuru augu, cik gramus dienā ir ieteicams. To ir izstrādājusi EFSA, Eiropas zāļu aģentūra, un taisot savus tējas, es pie tā ļoti stingri pieturos īstenībā. Tā ka to, ko jūs atrodat tanī paciņā, ja tur ir arī asinszāle 0,03, jā, vienā, tie ir 30 mg vienā karotē. Tas ir absolūti nekautīgs daudzums, kas varbūt pat neietekmē arī nekādu citu tur medikamentu darbību. Nu, lūk, tātad šodien par mentālo veselību, prāta veselību, jo cilvēks var visādi novecot, viņam varbūt locekļi paliek slikti un rokas un sirds un viss kaut kas, bet ja viņam paliek ar prātiņu slikti, tad tiešām viņš ir pavisam vecs un nekam nederīgs vairs, jā. Ja nevar saprast, kur viņš atrodas un kā viņu sauc un nepazīst nevienu. Un tamdēļ mums ir galvenais uzturēt savu prātu, protams, ne tikai ar šiem nosauktiem augiem, bet arī ar to, ka prāts ir jātrenē, tāpat kā muskuļi, jāmācās zejolīši, jārisina krustvārdu mīklas, jāmācās valodas un visādi citādi, sev prātiņš ir jātrenē. Bet sakarā ar visām Covid lietām un vispār ar to, ka cilvēks sāc ilgāk dzīvot, šis jautājums par prāta spējām ir palicis ļoti aktuāls. Un visā pasaulē zinātnieki arī izšķirstījuši visus ārsniecības augus, lai dabūtu, kurš no tiem ir tas labākais prāta veselībai. Un zinātniskie darbi liecina, kuras arī rokos, ka tā ir rožēnā rodiola, kas pie mums aug, asinszāle arī mūsu zālīte, nedaudz tālāk grieķu kalnu zāle, siderītis, skardika, ginka biloba, kas ir dabūnam aptiekās kapsuliņu veidā, bekopa, tā ir no ajurvedas preparātiem, un ašvaganda. Tie ir tie galvenie augi, kuri dod mums labumu veselībai. Oficiālajā medicīnā demences aizkavēšana, ārstēšanai mēģina lietot izstrādāt medikamenti, oficiāli apstiprināti, piemēram, donepezila, rivastigmīna, galantamīna, ipidakrīna, memontīna, vinkopecīna, skaidrā grūti izrunāt, nicergolīna, jā, un starp citu nikotīns, jā, nikotīns vispār aizkavē demenci. Jā. Tāpēc studenti iet smēķēt. Studenti smēķē, tas ir viens, bet otrkārt arī zinātnieki daudz projekti ir tapuši tādos dūmos, ka tur cirvi var uzkārt, bet patreiz neaicina smēķēt, un es neaicinu smēķēt, bet ir tie nikotīna plāksterīši, kurus lieto smēķēšanas atmešanai, izrādās viņi arī stiprina prātu, īpaši tādos bipolāro traucējumu gadījumos, kas ir būtībā šizofrēnija, un arī pie uzbrukošai demencei. Šeit arī koenzim Q10, jā, tas tā kā arī palīdz. Pārtika mums ir ļoti svarīga, labs ūdens, valrieksti, kurkuma, avokāda, brokoļi, treknes zivs, tur omega-3 olas, tumšā šokolāde, lūdzu, sarkanās bietas īpaši, tur ir, kad viņas sarkanās bietas paplašina asinsvadus, jo tur veidojas NO, slāpekļu oksīds. Ļoti svarīgi ir vitamīni B grupas, nikotīnas skābe. Jā, ja nikotīnas skābe pazemināta, tad tas ir plats ceļš uz prāta
vājināšanos. C vitamīns, magnīs, varš, cinks, selēns. Un šos te vajag ar pārtiku pārsvarā dabūt. Augi vienmēr bijuši mums pārtikas veselības un vispār dzīves avots. Un redz, tajās planētas vietās, kur rakstība tika saglabāta, tas ir vairāk tā kā Ķīna, no iepriekšējām civilizācijām viņi tā uzskata, ka tas viss. Tad arī tādas metodas ir aprakstītas kā fitoterapija, adatoterapija un homeopātija. Tas mums ar visiem šiem mēs arī mēģinām ko daudz darīt. Tā kā jau ļoti, ļoti sen tas viss ir, pēc statistikas datiem apmēram 40% visā ārstniecības līdzekļu farmācijas tirgū ir pagatavot no ārstniecības augiem. Pēdējos 10 gadēs, varbūt 50 gados, ir ļoti pieaudzis cilvēka mūža ilgums, jo ir medicīna, jo ir ārstēšanas metodes, infekcijas slimības apkarotas, veselīgs dzīvesveids, leduskapis, piemēram, kas nodrošina veselīgu pārtiku. Tas leduskapis ļoti palīdzējis ir. Un tomēr sakara ar to, ka cilvēki ilgāk dzīvo, daudziem pusmūža vecākiem cilvēkiem ir prāta spēja pasliktināšanās, kā jau teicu. Un 80% gadījumos tā ir Alzheimera slimība. 20% senīlā demence. Nesen bija ārstu konference tieši par mentālo veselību, un šie dati ir ņemti no turienes. Kā tad tas Alzheimera slimības veidojas, ka tur zūd acetilholīna receptori uz neironiem, kas veido atmiņu un veido orientēšanos laikā un telpā. Samazinās to cholinergisko muskarīnu un nikotīna receptoru skaits. Redz, tur ir muskarīna receptīti, un mums augs ir viens tāds sēnīte, amanitus muskārios, un vispār viņa satur diezgan daudz holīna, un vispār sēnes daudz holīnu satur, tāpēc sēnes lietot ir ļoti veselīgi. Viena no prāta ziņā labākām sēnēm ir baravika, otrā vietā austeres, tad tur nāk šitake un visādas mazākas sēnītes, bet sēnes būtu ieteicams iekļaut savā ēdienā katru otro dienu vismaz. Bet ne to sēni, kur tu ieteici, tur ir mikrodozes vajadzīgs, un Lietuvā liek... Mums jau arī bija konferences, kur saucamās nosacītas halucinogēnās sēnes, kā sarkano mušmiri un kubensis, to kā viņas dabi. Smailu. Viņas tomēr mazās devās pierāda, ka viņas uzlabo prāta spējas un Alzheimera ārstē, bet ļoti liela aizsprieduma uz to, ka tur tās ir halucinogēnas un tā tālāk. Tā ka par to ir grūti runāt. Otrs labais augs, kas ieteicams prātiņam, ir zelta sakne, jo viņa aug pie mums. Arī citi saucamie adaptogēni, tā kā šizandra, ženšens slavenais, leuzeja, citrona, liāna, eleutorokoks, tās ir arī ļoti izcili augi, kas palīdz organismam adaptēties un uzlabo prāta spējas. Bet zelta sakne, viņa ir labi pie mums ieaugusies, un viņa ļoti tagad ar visādiem mazspektrometriem nosaka tos savienojumus, ko augi satur, un zelta saknē ļoti bagātīga. Tur vairāk kā 100 aktīvās vielas, un pēc šiem te, kas te ir man nosaukti, rozarīns, pēc tiem nosaka arī kvalitāti, kāda ir šai saknītei, un cik viņa ir aktīvās vielas iekšā. Un zelta saknes darbība tāda, ka viņa stimulē centrālās nervu sistēmas darbību, mazina nogurumu, atvieglo depresiju, mazina trauksmi, novērš izdegšanas sindromus, uzlabo atmiņu,
regulē neiroendokrīnos procesus, palīdz kontrolēt diabētu arī, pagarina reproduktīvo periodu gan sievietēm, gan vīriešiem, veicina auglību, uzlabo potenci. Vispār brīnišķīgas lietas, aktīvi arī atjaunošanas procesas organismā. Profilaktiski darbojas pret audzēm, mazina metastazēšanos. Tas pierādīts, tur tāds Krievijā zinātniece Jeromenko veselu grāmatu par šo tēmu uzrakstījusi, un mēs viņus arī tiešām pielietojam šī gadījumā, lai palīdzētu cilvēkiem noturēties pie dzīves. Un tālāk mums darbojas viņa tā kā caur to adaptogēnu efektu un stimulē tādu vielu, kas veidojas smadzenēs, noradrenalīnu, serotonīnu, dopamīnu, acetilholīnu veidošanos. Ja. Tie tādi neiromediātori, kas ir receptoros, smadzeņu receptoros. Un šo receptoru aktivitāti uzlabo mūsu garas stāvokli, darbojas kā antidepresanti. Un var palielināt arī mūsu dabiskā endorfīna līmeni, vienlaikus samazinot ar stresu saistīto kortizola līmeni. Tas viss kopā uzlabo garas stāvokli un spēju pielāgoties visam. Un mēs esam izveidojuši sakarā ar to arī vienu preparātu, saucas zelta sakne, kurā ir rodiolas puverītes un nedaudz lakrīcas, un lakrīca ir pievienota dēļ tam, lai samazinātu šīs radiolas arī tādas blakus parādības, jo radiolē drusku ir blakus parādības. Ja? Viņa tur nobloķē tos enzīmu saknās daļēji, kas neutralizē organismā iekļūšās citas vielas, piemēram, antidepresantus, ja? Tā kā amilotriptīnu un ciklofosfarīna grupas antibiotiķis, arī eritromicīna grupas antibiotiķi, kalcija kanāla blokātors, kas ir sirds līdzekļi, levostatīna, kas ir holesterīna mazināšana, omeprazola, kas ir pret skābi. Tādas ir atzīmētas, un tās ir arī jāņem vērā, bet tad jālieto ir diezgan lielas devas, lai tas viss būtu. Lietojot lielas devas, 2-3 gramus dienā, īpaši ar kofeīnu, varbūt arī iemikšanas grūtības un kuņģa zarnu trakta traucējumi, galvas sāpes, reibonis. Protams, jūtība katram cilvēkam ir dažāda pret to un jāsāk ar ļoti mazām devām. Un lūk, ar šo es gribu pateikt to, ka nevar vienkārši sabērt kapsulā jebko, ko ienāk prātā, interesējoties pārsniecības. Un ar šo Artūra Tereškova zeltsaknes preparāts atšķirās, jo šeit ārsts ir paņēmis un ņemot vērā visas šīs lietas, ko radiola var ietekmēt, viņš ir pielicis klāt lakricu. Un kurš vēl to izdomās? Es to tā kā meitiem, bet tā ir. Bet tas ir jāņem vērā, ka ārstniecības augu arī tādas kontraindikācijas un darbības mehānisms ir jāņem vērā, lai nebūtu kaut kādas nevēlamas reakcijas ķermenim. Un ja ir zināšanas, tad ir iespējams arī paregulēt tās pašas radiolas darbību. Paldies! Jā, mums ir tā zelta saknes kārbiņa, un viņa ir kapsuliņās pa 0,29, 210 miligrami ir tas radiolas saknes pulveris, un pārējais tur kaut kādi 60, 70 ir lakrica. Tā, un pa vienai kapsulē no rīta, vairāk nemaz nevajag. Tādos smagākos gadījumos var mēģināt vienu kapsulu no rīta, otru kapsulu pusdienu laikā. Tā, ar asinszāli arī ļoti labs augs, bet uzreiz arī jāpasaka, ka arī asinszālei ir blakus parādības ļoti tāds līdzīgs tā kā radiolē.
Viņa arī tur bloķē aknās kādu citokrom 450 aktivitāti un monoksidāzi. Drusku savādāk darbojas, bet arī ir tāds pašs nejauka darbība, ka viņu labāk vienu pašu viņu ļoti labi lietot pret visu kaut ko, pret dažādiem iekaisumiem un sliktu garastāvokli un depresiju, bet nevajag jaukt kopā ar medikamentiem. Satura hiperacīnu, kas darbojas kā antibiotika, pretvīrusu līdzeklis un arī paaugstina dopamīna līmeni, darbojas kā antidepresants. Arī tur iekšā flavonoīdi, tātad, kas mazina nervu iekaisumu un tādu, kad nervi zaudē mielīnas slānīti. Lūk, un tas ir reizēm pie sejas nerva bojājuma, pie dzirdes traucējumiem, kad tur troksnis ausī un dzirde novājinās. Tad asinszāle ir vispār tie pēdējie pētījumi attiecībā uz to dzirdi, ka viņa palīdz reāli ir pētījumi. Un ēteriskās eļļas mazina ādas iekaisu, un mēs taisam no asinszāles arī eļļiņu, ko lietot dažādiem ievainojumiem, kosmetiskām vajadzībām, un asinszāle mums ir arī tinktūras veidā, un, protams, kā zāļu tēja, kas ir dabūnama pļavas aptiekā, kā monotēja, un tad viņu to tēju var lietot arī nierurina pūšļa iekaisuma gadījumā un nierakmeņu šķīdināšana, nakts enūrēs gadījumā, ka bērni slapina, tur vēl pieejauc klāt matuzāli un ansīti, un tas tiešām reāli palīdz. Pie aknu slimībām iekšīgai lietošanai ēdamkaroti, tas ir pats uz visu dienu. Un pat trešdaļai glāzes 3 reizes dienā. Vairāk viņu nevajag lietot. Ļoti labi viņi nodara arī tiem, kuriem ir bezmiegs, jo viņai nav tāda tieši iemidzinoša efektivitāte, bet tieši atslābinoša. Asinszāle ļoti labi atslābina, tāpēc arī viņi ļoti labi nodara visos tajos sāpju sindromu gadījumos, arī pie muguras sāpēm, protams, ja nav kaut kāda ļoti, ļoti stipra tā kompresija. Un nepavēlti viņš ir tā kā antidepresants, bet tā antidepresanta īpašība savā ziņā ir ne tikai tādā smadzeņu bioķīmijā, bet vienkārši elementāri atslābinot muskuļus, atslābinot diafragmu, ja asinszāles eļļu iemasē diafragmas rajonā, sprandas rajonā, nervus vāgu šitien te iet, ja, un tad viņš uzreiz jau ir tāds dabojis savu devu un atslābinās. Un arī sirdsdarbības ritms paliek lēnāks. Vienīgi, jā, tā ēdamkarota ir jāievēro, arī fotofobija no asinszāles var rasties. Pārāk spilgta saulīte liekas. Un lūk, tagad būs saulīte un kāds varbūt nejauši aizmigs saulē. Tad asinszāles eļļiņu virsū ļoti kā roku noņem visu dedzināšanu un sāpes un āda nost neiet vispār super. Un ja ir apdedzinājums, tad uzliekot asinszāles eļļu nepaliek retaudi, jā. Tālāk ejam. Grieķu kalnu zāle mūsu mīļā. Par cik man Grieķijā manas meitenes gan Baiba, gan Ilze mācījās homeopātiju. Vienmēr vedam man to grieķu kalnu zāli. Viņam tā bija pati labākā zāle. Grieķi uzskata, kas palīdz visam pret galvas sāpēm un kuņģa sāpēm un nieriem un aknām un viss, bet galvenais, ka tagad zinātnieki ir atraduši, ka viņa arī palīdz, ka uzlabo prāta spējas. Un izlasot tieši tādus darbus, nolēma pagatavot vienu līdzekli, kas var palīdzēt uzlabot atmiņu. Un domāts darīts, jā, tad mums tapa preparāts Mentorium.
kur es savienoju abus divus kopā. Gan grieķu kalnu tinktūru un arī zelta saknes tinktūru. Uztur bagātinātājs ar 30 vai 50 mililitru, un tur ir tātad grieķu kalnu tējas ūdens ekstrakts 1:8 vērot, un rožainās radiolas saknes spirta ekstraktīts. Lietošana pa 20 pilieniem 2 reizes dienā uzlabo galvā asinsriti un arī palīdz iemigt. Viņa nav tā kā tāda tonizējoša, uzbudinoša, viņa drīzāk ir nomierinoša, bet par cik uzlabo smadzeņu asins apgādi, tad arī veidojas arī labākas prāta spējas. Mentorium palīdz noturēt fokusu. Ir sevišķi tiem, kuriem ir ļoti daudz domas šaudās pa galvu, un tā vietā, lai ķertos pie darba, sākt cilvēku skrulēt telefonu vienkārši, lai kaut kā aizmuktu no situācijas, tad grieķu kalnu tējas ekstrakts palīdz noturēt uzmanību, fokusu un tādu darba motivāciju. Un vispār vienu pašu grieķu kalnu tēju arī var dzert. Ļoti labs efekts. Šķipsniņu tējas, tikai pie mums viņa arī tikuši. Un viņu starp citu drīkst dzert arī laktācijas laikā mamām, lai būtu gan tāda mierīgāka noskaņa, bet arī, lai nav tas tā izšķīdusī sajūta, kad ir viss kaut kas tik daudz ko darīt, bet neko nevar izdarīt. Un viņa arī drusciņi veicina pienveidošanos. To es nebiju zinājis, ja mamma, 3 dēlu mamma. Nē, to man pacients stāsta, ka manē bija tik maziņš, šitais vēl nebija. Jā, un tad, ja tie mums kaut kā nav, tad aptiekā ir nopērkams arī ginko biloba. Jā, tiešām arī labi darbojās. Tikai arī drusku nevajag viņu tur tā pārdozēt, domāju, jo vairāk, jo labāk. Nē, šī gadījumā viņa, ja daudz lietot, tad var izsaukt arī visādas tādas kuņģa zarnu trakta traucējumus. Bet citādi arī darbība ir, ka paplašina asinsvadus, uzlabo smadzeņu apgādi ar asinīm un nedaudz samazina redzēšanu. Jā, tā kā varbūt arī tā kā nedaudz pret insultu un infarktu. Un lūk, asins apgāde vispār viena no svarīgākām lietām, jo kā ar vecumu cilvēkam ateroskleroze, un ja ir kādi līdzekļi, kas paplašina asinsvadus un veido jaunus asinsvadiņus, vēl kāds kolaterāls, tad tie līdzekļi tieši šie tā kā ginka un zeltsakne un grieķu kalnu zāli. Un, jā, par to mēs jau runājām. Tad arī pēc insulta, atmiņa un koncentrēšanās traucējumi, Alzheimera slimības profilaksei, viss tādas blakus parādības, es dabūju diezgan daudz. Caurē var būt slikta duša, vemšana, diskomforts, nogurums. To samazinot devas, tie traucējumi pāriet. Katram cilvēkam ir jāatrod sava deva, dažreiz tā ir jābūt tikai 40 miligrami. Jā, un īpaši, ja lieto aspirīnu un heparīnam līdzīgus preparātus, ja, kas šķidrina asinis, tad ginko varbūt vispār nevajag lietot. Ja arī pavisam mazu devu. Tā kā augi nav bez. Jā, vēl no tam Ajurvēdā ir arī ļoti bagātīga medicīna, un viņi arī domā, kā prātiņu uztrenēt un uzlabot, un viņiem ir tāds augs, ko sauc par Bacopa monieri, te viņa ir ar nosaukumu pie mums brahmi, atjauno intelektu, ir antistresa aģents, mentāls toniks, novērš neiroloģiskus traucējumus. Un ašvaganda, vispār ašvaganda ir parādījis sevi arī ļoti labi. Viņa pieder pie adaptogēniem, pie tur, kur tādā grupā, kur ženšens, saskaņo nervu, endokrino un imūno sistēmu.
šīs 3 sistēmas, neuroendokrīnā un imūnā, stabilizē homeostāzi. To pašu var teikt arī par zelta sakni. Veicina neironu augšanu. Ja, tas ir ļoti svarīgi. Lūdzu, veicina, izrādās, ka mums ir viena vieta, saucās hipokamps smadzenēs, kur veidojas jauni neironiņi un aiziet uz tām vietām, kur viņas vajag. Ja, ka pēc smadzeņu satricinājumiem, dažādām varbūt toksiskām lietām, pēc milzīga alkohola lietošanas, tad neironi iet bojā, tad lūdzu ašvaganda. Vitānija vēl viens nosaukums. Un vitānija vēl, jā, tas nosaukums, jā. Lūk, Rockhārte, tā ir ar lēzējas sakni arī viens no adaptogēniem, un šīs Rockhārta autors ir Ilze, viņai tas ir izgudrots un sadarīts un izmēģināts, jo lēzējas sakne uzlabo prāta spējas, uzmundrina, tonizē ķermeni, vispārēji atjauno un uzlabo arī kardiovaskulāro sistēmu, stiprina imunitāti, paaugstina fiziskās un garīgās darba spējas. Lūk, un vitānijas sakne, tas, kas palielina muskuļu masu veiktspēju, palīdz saglabāt ķermeņa jauneklīgumu. Ilze, tev šī zāle man jādod steidzīgi. Nē, viņu vispār, viņu ir vispār iecienījuši visu vecumu vīrieši, jo kaut kā dod tādu dzīves duku un tādu dzīves prieku un spēku, vairāk reāli spēku. Libido un potenci, tas tā kā lieliski. Tas jā. Dzīve. Labi, lietosim Rockhārtu. Tātad, tālāk mēs tagad runājam par prāta spējām, Alzheimera slimību un demences aizkavēšanu un tā, lai uzlabotu prātu, bet ir arī tāda lieta, kā reizēm ir cilvēkam nemieris un miega traucējumi. Un, diemžēl, tieši miega traucējumi un bezmiegs rada depresiju. Miega traucējumi izsilst depresiju. Un tas ar depresiju atkal taisa, un tu ietiec tādā aburtā lokā un netiek ārā. Bet daba ir parūpējusies par cilvēkiem un dodama tiem tādus augus, kas nomierina, palīdz iemigt vakarā un tonizē no rīta. Un šī tāda šūpolīta no rīta uztonizē un vakarā nomierina, tā apmēram arī jālieto. Es tavu mieru un miegam tēju, ka dzeru no rīta, nevar pamosties. No rīta iedzer rodiolas kapsulīnu un vakarā iedzer mieram un miegam, jā. Jā, ja cilvēks pa dienu nesnauši ir aktīvs, tad parasti naktī labi guļ. To es no sava novērojuma, personīgā novērojuma. Bet kādi tad tie augi ir, ka ar nomierinošu darbību? Tie daudz jau viņi ir, bet tie svarīgākie. Tādi ir apinis, magone, baldriāns, māte, reauzes, kumelīte, liepa. Pumpuru preparāts, par to parunāsim. Un augi ar tonizējošu darbību, ženšeņi, citi adaptogēni, tā kā zelta sakne, mārsies, lucerna, naudulis, galega, dzeloņplūme. Piemēram, jā, bet ir arī vēl arī citi. Par apinīti jāsaka, ka tas ir tas nomierinošs, viņam ir arī tā drusku estrogēna darbība, pārmērīgi dzimuma tieksmi samazina, bet labi darbojas arī pie šizofrēnijas, palīdz sirds asinsvadu neirozi, visādā ziņā tīri labs, bet uzlabo arī apetīti, tas ir viens, un otrkārt nav piemērots vīriešiem ilgstošai lietošanai, jo tur ir tomēr tie estrogēni. Un arī viņš rūgs, bet sievietēm būtu jādraudzējas ar apiņiem, jo tur tiešām estrogēni un tādā periodā, kad ir menopauze nāk, viņš palīdz uzturēt, palīdz virsnieriem veidot tos pareizos hormonus. Un labi palīdz pie migrēnas, podagras, tuberkulozes. Veicina estrogēni. Jā, papiņu un premenopauze, menopauze, es varētu pateikt, ka šeit ir tas, pieņemsim, ja visus to sarkano āboliņu ir krituši, tā diezgan, tas ir tāds vispopulārākais.
Bet apinītam ir tā foršā īpašība, ka viņš tik tiešām ir nomierinošs un uzlabo miegu. Un tajā premenopauzē un menopauzē tā ir diezgan liela problēma, kad ir tie miega traucējumi, bezmiegs un tā. Un tad apinīts nošauja 2 zaķus ar 1 šāvienu. Viņš gan dod miegu, atpūtu, atjaunošanos, beauty slīpu, gan viņš arī estrogēnus ceļ. Un, ja ir organisms atpūties, tad jau tas estrogēns arī tā. Nu, lai apinīt savu griezdamies. Jā. Tā, magonīte, jā, senos laikos tas bija pats spēcīgākais pretsāpju un miega līdzeklis. Nu, jūs zināt, magoni satur opiumu, bet nevajag jau to opiju tā, bet mēs varam ņemt ziedlapiņas no magones. Viņās tur opijas nav, un tas nedod nekādu tur baudījumu, kaifu, bet dod labu miegu. No vienas magonītes ziedlapiņas iemet krūzītē, uzlej siltu ūdeni, karstu drusciņ, lai ievelkas un izdzer vakarā. Un cilvēks guļ tā kā dievazotē. Nu, slavenais Baldriāns arī, ja, kas ir tāds kā pret nervu dažādiem uzbudinājumiem un nerastēnies un nemiera un trauksmes, nepamatota baiļu sajūtas, klimakteriskās neirozes, histērijas un arī sirds ritma pie tahikardijas viņš labi palīdz. Un tātad vienu saknītes gabaliņu sasmalcina labāk, jā, nu tā kā vienu teikarotu, lai būtu vai pulverīts vai smalks. Tad aplēj ar karstu ūdeni un izveidojas teju, vakarā iedzer, pātrinā miega iestāšanos un uzlabo miega saturu, tad skaisti sapnīši rādās, noņem tā iemikšana veidojas tā, ka cilvēkam atslāpst muskuļi. Un viņš tā kā viegli tad paliek brīvi muskulatūra un cilvēks tikai tad var iemigt, ka viņš ir pilnīgi relaksējies. Un palēna sirdsdarbību un tā, un nedaudz paplašina arī asinsvadus. Bet šito nevar pārdozēt, jo var 2. grāvī iebraukt. Nu, laikam. Nu, viņš var traukt mīti tādu, ja viņi pārdozē. Jā, dažādi cilvēki, citi dzer kafiju, lai iemiktu, un tam arī ir izskaidrojums. Bet salīdzinoši labāka darbība nekā Baldriānim nomierinoša darbība ir māterē. Vienīgā viņai, faktiski vienīgais trūkums māterē, ka viņa ir rūgta. Savādāk visiem es varētu ieteikt, kam ir miega traucējumi, lūdzu lapiņas, ziediņus, šiti daudz mazāk vēl nekā te uzzīmēts, tādu gabaliņu auga vai slapjā veidā vai žāvēt, apliet ar karstu ūdeni, iedzert vakarā un arī miedziņš uzreiz labi iestājas un viss atbrīvojas. Mātere ir veģeta distoniķu labākais, lielākais, tuvākais, sirsnīgākais draugs, jo tajā brīdī, kad aiziet trauksmē ar paniku un sirdsklauvēm un ļoti ātru sirds ritmu, tad mātere samazina to tempu, sirds tempu, viņa to samazina tempu un līdz ar to arī viss ķermenis nomierinās, atslābinās. Tas ir tiešām visiem, kuriem ir visādas baiļu, panikas un veģeta distonis. Nu jā, to jau aptiekāri to es sen sapratuši un ir tādi preparātiņi, kas satur Baldriānu, māteri un vilkābeli. Tas ir klasika. Un tas tiešām tādi ir. Lapinīti klāt. Ir tāds preparāts. Jā, nu un auzas, mūsu mīļās auzas, kas ir... Saka, nu, es iebraucu auzās, jā, mēs nebraucam auzās, mēs slavējam auzas, tāpēc, ka viņas mums ļoti labi rādās. Un tautas medicīnā lietu auzu skaras piena gatavības stadijā. Jūs saprotat, aiziet jūs tīrumiņā un paņemat auzu skariņu, saspiežat ar īkšķīti, un ja tur pieniņš izdalās, jā, tad jūs tur sarunājat ar zemnieku un satrauciet tās skariņas kādu vienu lielu kuli, un jums pietiks visam gadam, un tur var bērniem uzvārīt tādu un paši iedzert, jo tur ir arī tas holīns, jā.
slavenais holīns, kas ļoti labs smadzenēs, un holīns arī regulē tauku vielu maiņu, samazina holesterīna līmeni, aizskava aterosklerozi un samazina cilvēkam svaru. Jā, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja tas ir ņemts piengatavības stādījā. Pēc tam, ka viņš nobriest, tur tas daudz kas pazūd. Arī metionīns, viena no aminoskābēm metionīns, neļauj taukiem izglūsnēties aknās, jā. Tagad ir daudziem cilvēkiem saka, ar mūsu ļoti labo konditorijas darbību, garšīgo, jā, tad ļoti daudziem cilvēki tomēr mīl saldumus un tur tauciņā aknās izbūsnējas. Ja. Lecitīns arī viena no tām aminoskābēm sekmē holesterīna sašķelšanu, izvadīšanu, un aknām piemīt nomierinošas īpašības, un viņi vēl lieto, ko es atradu tiem narkomāniem, kuri vienkārši grūti atteikties no kaut kā. Jā, es tieši to gribēju teikt. Varbūt nevajag uzreiz tā skarbi pa narkomāniem, bet vienkārši parastais smēķētājs. Un, tā kā parasts smēķētāji arī ir narkomāni. Jā, bet lai tas, labi, es tevi sapratu. Protams, nikotīns ir viena milzīga narkotika. Jā. Bet jā, tik tiešām ir pētījumi, kas ir pierādījuši, ka palīdz auzas piena gatavībā pie atmešanas, bet ir jāstāsta, lai tas zemniekam nav blakus industriālā. Jā, lai nebūtu nomiglots. Jā, lai nav miglots. Jā, tur uztaisa priekš, lai palīdzētu smēķēšanu un visādām indēm, kārtīgu burciņu ar tām auziņām un to uzlēj virsū degvīnu, lai nosec. Jā, un te viņš pastāv nedēļu. Ja viņš grib no alkohola, piemēram, atkritīties. Tad nevar, viņš nedrīkst ne pavostīt, tad neko, jā. Un jā, tas ir pēc smēķēšanu un visādu kanabis lietām un opiju, ja, un tad pa 15-20 pilieniem tā kā sagribās ļoti, tad viņš to ieņem, un tad viņam organismā kaut kas notiek, un viņš var atkal palaist kādu laiciņu padzīvot, un tad atkal paņem tos 15 pilienus ap pusglāzi ūdens. Tās lūk stāsts par auziņām. Jā, un salmus var lietot gultas matrases pagatavošanai, un saka, ka tur nedzīvojot, tad kādi pluses vai kas tur nebija? Jā. Nē, tas bija pa kalmēm, laikam. Jā, pa kalmēm. Kalmēm. Jā, pa kalmēm. Auzas spirta ekstrakts mazina tieksmi pēc tabakas un opiātiem, labi. Beta-sterols pretaudzēja aktivitāte. Un auziņas ar visu ūdentiņu ir. Ja uzvēra auzes, tad tas ūdens arī ir jāizdzer. Locīta vārstēšanai var vanniņu uztaisīt. Labi, bērniem pie bezmiega. Un kumelīte, mūsu mīļā kumelīte, kāda viņai ir ļoti garšīga tēja, nepārdozē, jā, bet tur gan spazmas noņem, gan nemieru un satraukumu. Bezmiega vispār kumelīti pa šķipsniņai ļoti ieteicams iedzert vakarā, ja ir miedziņa traucējumi. Tiešām tas nomierina vēdera visas lietas, un tad cilvēks var labi iemigt. Būtībā miega traucējumi bieži vien ir arī tad, ja ir kaut kāda iekšēja orgānu spazmas un iekaisumi un viss, un viena lieta ir tie augi, kas tiešām tur izraisa miegu un tā, bet svarīgi arī savest šos orgānus kārtībā, un tāpēc mēs joprojām iesakām dažādu traucējumu, gan depresijas gadījumā, gan miega traucējumu gadījumā, pie uztraukuma, visu tomēr mūsu mīļo betulīnu. Jo tas uzlaboja iekšēju aknu darbību, nieru darbību, un tas jau ir ļoti svarīgi, lai cilvēks arī varētu pilnvērtīgi labi gulēt un iemigt. Mēs esam sataisījuši arī, lai pašiem nevajadzētu šos augus vākt mieram un miegam. Ieteicams vakarā pirms gulēšanas, bet arī nelielu devu no rīta, ja arī visādi stresi un satraukumi un viss tad arī var iedzert no rīta, neizmigsi, bet
bet tas dos tādu drusku mierīgāku noskaņošanos, ja. Lūk, un vēl mēs iesakām miedziņa uzlabošanai arī gemoterapijas preparātus. Tie ir pagatavoti no koku un krūmu pumpuriem, specifiski no pilnīgi svaigiem pumpuriņiem. Ja. Mums nākamais webinārs būs tieši par gemoterapiju. Labi, te šeit tikai tā ieskatām. Jā, tas būs pēdējais pasākums. Lūk, pirms vasaras. Redz, cik mums viņu daudz ir, jā? Jā. Vesela rinda. Un viņi visi ir katrs savam, bet tieši miedziņam ir šie divi. Vilkābele un liepa. Un liepa, jā, tie pārējie tur dažādas viņiem ir indikācijas, par tām mēs runāsim. Īsos vārdos gemoterapija ir ar koku un krūmu pumpuriem. Tagad tulīt mēs pēc nedēļas jau sāksim vākt, man liekas. Mēs jau sākām. Kāds mēnesis ir? Es sāku jau. Nē, mums vajag jauno mēnesi. Jā. Jā, un tie pumpuriņi satura augu augšanas hormonus, jā, fitoncīdus arī un meristēmas audus, kas stimulē arī cilvēka tos cilmešūnas un cilvēka vispār veselības programmu homeostāzi. Un lūk, tādas lietas. Labi, te viņi visi man apmēram uzsver. Ribes nīrums, ringa, betula, krategus. Tā. Labi, dodamies tālāk. Jā, un tagad par tonizējošiem. Ja cilvēkam visu laiku ir tā kā nogurums, miegs un izdegšanas sindroms, saucamais, kas tur, jā, ka viņš nevar neko, nav enerģijas un gļēvs ir. Viens no labākiem ir tomēr... Gļēvs, tas tiek uzmundrinoši. Gļēvs. Jā, tad lūdzu, Sibīrijas ženšens ir aptiekā dabūnams, viņš ir arī pietiekami dārgs, tādos gadījumos ļoti labs. Bet paaugstina spiedienu, arī stimulē libido potenci, tas labi uzlabo asinsriti galvas smadzenēs, kavē audzēju šūnu vairošanos, pie diabēta viņu lieto un vairo fizisko spēku un intelektuālo aktivitāti, mazina vegetodistoniju. Brīdinājums viens, ko es arī pats pieredzēju, ka man liekas, ka tāda deva, 300 vēl varbūt nekas, bet 400, 600 var izraisīt sirds darbības pātrināšanos. Pilnīgi tahikardiju tā pēkšņi uz 120, 140. Ja? Tā ir viena tāda. Es šito nevaru lietot. Ir viena tāda lieta. Bet mums ir citi augi, kas pie mums aug. Piemēram, mazais mārsils. Arī ļoti tonizējošs augs. Redz, timbus gara spēks, latīniski un tonizē un pats ir gara stāvokli. Ja? Viņu neskāpēc mēģina lietot kā miega līdzekli, bet tur ir tāda ļoti, vismaz raksta, ka interesants pasākums, ja viņu iedzer no rīta un sāk darboties, tad viņš uzlabo tā, dod tonus, bet ja vakarā iedzer un guļ, tad viņš uzraisa miedziņu. Bet varbūt tā ir tāda iekšējo hormonu sadarbība. No rīta ir vairāk sadarbojās ar smadzenēm. Jā, un oficiālā medicīnā arī lieto bronhītu un plaušu iekaisumu. Ir daudzi sīrupiņi bērniem ar mārsilu, kas veicina atklepošanu, veicina elpošanu. Un mārsila novārim pievieno vannām. Ja vielmaiņas traucējumi, ka visādi izsitumi uz zādas, īpaši bērniņiem. Mārsils, ja runā, pieņemsim par miegu, tomēr, par miegu, mārsilam ir vēl viena tāda ļoti forša īpašība, ka viņš ir sildošs. Viņu padzerās, un tad viņš tā
Viņš rada tādu iekšēju siltumu un tādu omulību, un tad arī ir vieglāk iemigt, kad ir tāda silta, mīļa, mājīga sajūta. Nu, redz, cik skaisti tu to visu pastāstīji, Jā, sējas lucerna ļoti populāra alfa uzturbagātinātājs, Šo augu var pieskata pie brīnumzaļumiem, to vienu pašu, un pret novecošanas preparāta. Stimulē iekšējās sekrācijas dziedzera darbību tonizē organismu, var dzert gan rītā, gan pēcpusdienā, un varbūt arī vakarā var, neesmu mēģinājis. Un pielietošana pie hipotiriozes, kā vairogdziedzerītes vai darbojas, kā aizkuņa dziedzerītes, nevisai labi, gremošana, tātad, ja ir diabēts, jo aizkuņa dziedzerim divas funkcijas, gan insulīna, gan atkal to dažādu gremošanas fermentu, lipāze, amilāze, tripsīns, klimakteriskais sindroms vīriešiem īpaši, tur sievietēm tur āpienīši, vīriešiem lūdzu sēs lucerna. Ja viņiem karstuma viļņu un tāds piena trūkums mātēm barotājām, tas ir oficiāli. Lucerna tas ir viens no labākajiem līdzekļiem. Naudulis arī ļoti tonizējošs līdzeklis arī gan sievietēm, gan vīriešiem. Šķidrina biezās grūti atdalamās krēpas, samazina skābes daudzumu kuņģī un tonizējoša darbība vispār. Un hroniska noguruma gadījumā, pie vispārējā vājuma stenokardijas gadījumā, pie neauglības, olnītes iekaisuma, naudulis, tribulis, leuzaja, testosteronu veicina. Tie ir pie neauglības, vēl arī salvija, ceimellapa, par to mēs citreiz. Paaugstināta asinsspiediena gadījumā, aterosklerozes, cukurdiabēta gadījumā. Pie drudža veicina svīšanu, ja cilvēks saslimis un var iedot to novārījumu un pie gripas un viņš izsvīdīs un temperatūra pazeminās. Klausies, bet tad nauduļa laksti varbūt noderētu. Tagad jau tā mikoplazma nomierinās, bet vispār šķidrina biezās grūti atdalāmās krēpas. Kāpēc ne? Jo mikoplazma ir tas, ka viņa sēž iekšā ar tām ļotām pie bronhiem pielipusi un ārā viņa grūti ir atdalīt. Bet krēpas labi šķidrina arī lakrica. Alteja, alteja ļoti, lakrica, alteja, ceimallapas. Malva. Meža valma, tā štokroza, tā meža štokroza. Labi, kas mums vēl galega? Arī, galega arī pie tiem augiem ir, kas stimulē endokrīno sistēmu, īpaši uz aizkuņģa dziedzeri, kas ar insulīnu. Un kādreiz pašā sākumā no galegas taisīja vienu preparātu diabēta ārstēšanai, otrā tipa diabēta ārstēšanai, kurš saucās metformīns. Un veido organismā acetilholīnu mūsu mīļo, kas smadzeņu aktivitāti darbojas. Un tad jau veidojas arī visādi tāds tonizējoša darbība ar to acetilholīnu. Veido spraigu domāšanu, atmiņu, komunicēšanos. Vispār redziet, tā visa organisma tonizēšana ļoti sasaucas ar tādu arī atmiņas uzlabošanu un atmiņas tādu spēju. Jo akūts acetilholīna trūkums izlaist plānprātību. To es teicu pašā sākumā. Un tā acetilholīna trūkums izraisa strauju novecošanos. Tā kā, lūdzu, galega ir viens no augiem, kas ir anti-agings. Serotonīns, tas ir to garastāvokļa ietekme, aizrautību, dopamīns saistīts ar enerģijas atbrīvošanu, vada adrenalīna atbrīvošanu. Arī ļoti zems dopamīna trūkums izraisa Parkinsona slimību. Šito te sāk viss vibrināties, Kāds brīnišķīgs augs ir galega. Un pieniņu stimulē mamām un savulaik kolhozā gotiņām deva, lai dot ēst,
lai pieniņu viņas ražo. Un tur bija pat tāda stāsti, ka gribēdami ļoti daudz to pienu dabūt, deva nevis 5 kg klāt, bet vesels 20. Jā, un tad gotiņas deva ļoti daudz piena un krita no kājām, jo viņas zaudēja kalciju un tad Skarbā industrija tā ir. Jā, vetārs tad tādu lielu šprici Štausmas, viss nestos. Jā, es pats redzēju to stāstu. Jā, mums ir pamatojoties uz šiem augiem uztaisīta veselības tēja tonus. Tēja sastāv auzu skaras, baldaģa lāksti, naudulī, citronu melise, kalmes sakne, asinzās lāksti vairo fizisko garīgo spēku, jūtas cilvēks jaunāks un spēcīgāks, un tāds viņš arī ir, palīdz uzsākt veselīgu dzīvesveidu. Nē, bet šī ir laba tēja no rīta. Tas dot iespēju būt jaunam līdz vecumam. Lai cik tas būtu interesanti. Būt jaunam līdz vecumam. Man liekas, šis ir tāds atslēgas vārds. Jā, ar to mēs arī apmēram atpakaļamies. Jo būt jaunam līdz vecumam ir arī būt pie pilna prāta. Pie pilna prāta, jā. Lūk. Un visus šos dabas brīnumus varam dabūt drogērijā Pļavas aptiekā, kas ir Rīgā, Baznīcas ielā 6. To vada Ilze Lūdzu. Ar Māriņu no Cēsīm, jā, tur strādā divas jaukas meitenes. Jā, tās jau tur vada visu. Jā. Tur mēs lepojamies ar savām 120 dažādām augu draugām. Tur ir betulīna saturiešu uzturu bagātinātāji, aknām, sirdī, betu, gastram un elpošanai, betu flu un betu lūru. Arī kosmētikas līdzekļi tur ir tāda ziedīte, betula. Ļoti labi palīdz visādām ādas vainām un arī vispār āda. Jaunākais atklājums par ziedu betulu, viņi lieliski palīdz pie herpes infekcijas uz lūpiņas bērnam. Jā, ļoti ātri Mamma pati pārbaudīju, un tas, ka betulīns ir zinātniski pierādīts saistībā ar herpes vīrusu apkarošanu, ir pilnīgi oficiāli un atzīti, un nekādi te mammas novērojumi, ja tie ir zinātniski pētījumi. Vienkārši es pārliecinājos ikdienā, ka tas ļoti labi strādā. Jā, turpat tās arī tev, ko tā zelta sakne, ko es te stāstīju, viss 32 veselības tējas, zāļu ziņa ulmja, ārstniecības augu pulverīša. Jā, būs drīz. Būs drīz, vai? Jā, tur mums Pļavas aptiekā PVD mūs pulverīšiem. Labi. Tā, vai var lietot no rīta zeltsakni, bet vakarā asinzāli? Var lietot. Jā, bet individuāli tomēr jāpaskatās, ka ir. Drīzāk tā, ka no rīta zeltsakni, vakarā tēju mieram un miegam. Ja vakarā māteres tējiņu. Bet, zini, kā es tev pateikšu, bieži vien ir tā, ka varbūt nemaz negribās to miegu, bet gribās atslābinājumu vienkārši, lai tāds būtu nevis tiešām, ka gribās iet un gulēt, bet gribās mierīgos apstākļos turpināt vakaru. Jā, ka bērni, galvenais bērnus. Bērns noliks tos ar to mieru miegam. Sakiet, lūdzu, kam īsti palīdz kārklu mīza salasīja un stāv jau gadu vai dieniņu. Kārkla mīza ir visfantastiskākais līdzeklis drudža, galvas sāpju, augstas temperatūras gadījumā. Un temperatūra nav tā, ka vienmēr būtu jāsit lejā. Lai jau bišķiņi rada tādu milzīgu diskomfortu, ka nevar ne gulēt, ne kustēt, un galva plīst pušu. Pie Covid galvas sāpēm viņi ļoti lieliski palīdzēja, bet viņi nedrīkst pārdozēt, jo tur tomēr ir aspirīns iekšā un tu pastāstīji. Nē, tu jau visu pastāstīji. Nē, pat to aspirīnu tomēr ir. Lai sasniegtu to kaut kādus aspirīnu 0,2, 0,3, tad jāpaņem 10 gramus saknītes. Tas ir viena tāda... Nevis saknītes, bet miziņas. Miziņas, jā. Un jāplēj ar puslitru ūdens,
un jāpavāda 10 minūtes. Un tad viņš paliek melns, tas šķidrumiņš, jā, tad to nokāš. Nu, un tad būs iekšēji uz to dienas laikā viss izdzersiet, tur būs apmēram 300 mg, tas ir 3 tabletes kā viņš? Trombās. Vēl ir par kārkla mizu, ja nu galīgi nekas nesāp, ne dur, ne temperatūru un vispār nevajag. Viņš ir ļoti labs arī kosmētiskajos līdzekļos, viņu var vienkārši kaut vai sablenderēt, sabērst pulverī, pirts skrubīšos likt, viņam ir ļoti fantastiska skrubējoša, vecās ādas nokasoša pīlinga funkcija. Nu jā, un vēl galīgi, ja ir kāda miecēta āda, vajadzīgs samet kubulā to ādu un novārījumu šo kāku novārījumu virsū, un tad tas kažociņš būs melns. Es domāju, par kādu ādu tu runā. Kādu ādu? Aitas ādu. Jā, es domāju cilvēku ādu. Labi. Nu jā. Skaidrs. Labi, Rekur, paldies. Cilvēki saka paldies. Jā, par vērtīgo tēti klausies, jā, par vērtīgo un interesanto lekciju. Un paldies par taviem izveidotiem uzturbagātinātājiem. Un Rekur Anita Kundziņa mums arī Rekur. Jā, paldies jums visiem. Jā, paldies arī Anitiņām. Paldies, kas ir drogērijā. Anita un Līgeri. Anita un Līgeri. Galā diezgan daudz visi ir sanākuši. Jā. Atā! Atā, paldies jums, ka bijāt ar mums. Jā. Nākamajā reizē tad būs par Reku ģirtam. Čau. Nākamajā reizē tātad būs par gemoterapijas preparātiem. Tur tad mēs parunāsim sīkāk par katru pumpuru funkcijām, bet ievākt var jau tagad sākt, jo, kā redzat, ir jau siltās dienas pirmās sākušās, un tie pumpuri diezgan ātri paliek aktīvi. Jā, viņi tā diezgan mīzas jau vispār iet uz urrā. Jā, tad ir jāsāk jau. Reku, man apses mīza jau mašīnā stāv. Super. Jā, labi. Atā. Paši priecājās. Jā. Tā. Jā, tūlīt es vienkārši uzlikšu.